Aha, jaunās uzlīmītas iespēja. Nu, tieši tādas pašas. Viena mazāk, viena lielāk. Nu, kā tā? Viena ir šita sānā. Viena ir priekšā, man liekas. Priekšā ir maziņā, nu jā. Es atkal biju domājis abas sānos nomainīt. Nu, labi. Čau visiem un esiet sveicināti Skūtervlogu kanālā. Pēc ilgiem laikiem atkal ir jauns video. Un kā jūs redziet, es esmu iegādājies sev jaunu aparātu. Piaggio Vespa. Sen tādu gribēju. Nu, pēc gadiem viņš nav jauns, bet manā rīcībā viņš ir nonācis. Ja? Šitāds te lielais veisteklis priekšā. Baigi labi, forši braukt. Un šodien ir tāds neliels izbrauciens. Kā jau Skūtervlogu kanālā pienākās. Tepat tās ārpus Rīgas aizbrauksim, cik tad var muļāties pa to Rīgu. Nu ko, lecam un laižam. Filmēt un braukt. Savu veidu eksotiku. Tā, turpinu braukt pa bezceļiem. Skaties, kāds žoks riņķī, ja? Nu, tāds koku. Taču vienu var redzēt. Es domāju, ka tas kaut kāds dzīvniekiem vai kam paredzēts. Nē, izrādās tur kaut kāds Rīgas ūdens. Kaut kāds slepenā bāze. Tātad, kā jau es teicu, es te atradu vienu tādu smuku ezeru. Gribu aizbraukt apskatīties, kā nu izskatās. Ir principā diezgan agrs. Nē, nu jau 9. bet nu, braucam paskatīties, kas tur ir. Šitāds te spotiņš. Tā video sākumā jau teicu, iegādājos beidzot Vespa. Ilgi viņu gribēju, bet nu tagad ir kā kolēģis man saka, zvaigznes ir sabīdījušās un ir nopirkts. Nav svaigākā svaiguma, bet tehniski viss pagaidām strādā, viss iet. Protams, ziemā vajadzēs kaut kādas nianses piestrādāt. Tur šo un to, nu, eļļus un reduktoram eļļus vajadzētu samainīt. Teiksim tādas nianses, kaut kādas siksnas ruļas nomainīt, un tad, lai var atkal kaut kādas tālākas gabals veikt. Nu, tagad jau ir augusts, jo principā arī vasara iet uz otru pusi. Redzēs, kā būs, varbūt kādu gabalu var izbraukt kaut kur, bet, nu, gribētos nomainīt viss tas, nu, pieņemsim to siksnu, es nezinu, kad viņu mainīt. Ar viņu var ilgi nobraukt. Ar variātoru siksnu labi, manuprāt, kaut kad 10 000 var nobraukt. Bet man nav atskaits punkts, kad viņu mainīt pēdējo reizi. Tur ir tā lieta. Tāpēc ziemā būs jāpieķerās pie visām lietām. Nu, ko es varu pateikt? Vespiņa diezgan ērta. Priekšējais oriģinālais veisteklis ir, kas nu, diezgan palīdz braucot. Nav tas pretvējš tik liels, tev nesistās vējš sejā. Un arī nopirku atvērto ķiveri, jo ar slēgto ķiveri pa pilsētu vispār ir tādā, mašīnā tu sēdētu. Vēja nav. Un karsts, vienvārds sakot. Vai tas ietekmē ātrumu? Nu, kaut kādā ziņā droši vien ir kaut kāda pretestība, plus mīnus. Bet ja vējš ir mugurā, tad baigi var just, kā viņš tā kā būra pūš iekšā. Tā kā tā. Tad priekā rīta kafija.
tālāk. Atkal esmu atpakaļ uz zemes ceļa. Brauc pa navigāciju. Laiciņš ir ļoti jauks, silts, bet uz dienas otra puses sola kaut kādus negaisus, tā kā jāpaspēj atpakaļ sausam tikt. Tagad lēnā gāzītē uz 30 brauc te pa to krantēto ceļu. Neliela brauciena pa šoseju. Esmu klāt. Trīs trasē. Pastīsimies, kas tur labs šodien notiek. Varbūt arī nekas nenotiek. Kas to lai zina, kas to lai zina, kas to lai zina. Vārdu sakot, ir beidzies bļāviens viss. Atbrauc, es pat nezināju, es vienkārši biju pie tā ezera un es dzirdēju, ka tur kaut kas notiek. Bet ir beidzies. Vaļaķi! Slēptās vēdras sīpīs vienkārši. Cirks. Ušakova kepka. Tā viņa laikam sauc. Liels paldies visiem, kas noskatījās šo Daļrada man blogu līdz galam. Cerams, ka patika. Tātad dod ziņu kaut kādu ar īkšķīt uz augšu vai atstāja kādu labu komentāru. Un tad jau droši vien man arī būs motivācija uztaisīt kādu nākošo video. Paldies visiem, kas skatījās. Pagaidām tas arī viss.